Fausta nolādēšana pirmizrādes Parīzē. Tā gaidām 8. decembrī un pirms pirmizrādes un arī vēl pirms viļņošanos sabiedrībā sacēlušā paziņojumā ar režisoru tikās Mārīta Balode. Bastīlijas laukums Parīzē ir Francijas revolūcijas simbols. Arī šodien, jo šeit satiekas dažādi domājoši cilvēki. Un laukums tiek nopietni apsargāts, jo šeit atrodas Parīzes operas jaunā ēka ar 2700 skatītāju vietām. Un šajā ēkā Alvis Hermans iestudējis Berlioza Fausta pazudināšanu. Iestudējuma laikā notika traģiskie Parīzes notikumi. Kā tas mainīja Parīzes atmosfēru un francūžus Alva Hermaņa skatījumā. Viņam, piemēram, uzreiz pēc pāris dienām es šī teātra vadībai teicu, ka Maskavā pēc Nordosta pirms 10 gadiem momentā visi Maskavas teātri ieviesa metāla detektors pieejas. Parīzes opera ir brīnišķīgs mērķis. Viņa atbildi bija pilnīgi noraidoši, ka tas ir pret viņu, tas pazemo viņu franču lepnumu, viņi neies izrādīt savu vājumu, viņi labāk Marseljies dzied. Vēl pagāja pāris dienas, un viņi tomēr nopirka tos metāla detektors, un tagad viņi ir gan pie dienas ties un pie skatītāja ieejas, un pie tā var pierast. Izraela labs piemērs. Bet vai jāpierod arī? Tā nav jau izvēles vairāk. Iespējams, ka šis iestudējums neseno notikumu kontekstā iegūs jaunu skatījumu. Īpaši aktuāls būs astrofiziķa Stevena Hokinga izteikums, kas ir operas vadmotīvs. Ja mūsu civilizācija neatradīs vietu, kur cilvēks nav savu kāju spēris, mums draud bojāeja. Kas varētu būt mūsdienu Fausts un tātad zinātnieks, kurš tātad dzīvo starp racionālo un iracionālo, starp zinātni un reliģiju. Un man liekas, ka nav jau neviens tāds labāk zināms piemērs kā astrofiziķis Stevens Hokings. Es viņam arī vēstuli uzrakstījām, viņš nepretojās, ka mēs izmantojam viņu tēlu. Zemes skaistums, kas iemiesojas Katrīnas Neiburgas video un Allas Sigālovas cilvēka ķermeņa mīlošās, kaislīgās kustībās, liek nopietni domāt par mūsu civilizāciju. Šis sāpes par skaistumu un iznīcinātāju mūžīgo cīņu lieliski izdzied pasaules labākie solisti Brians Himmels, Brians Terfels un Sofija Kofa. Bet šodien un pirmizrādē 8. decembrī dziedās pasaules pirmā lieluma operas zvaigzne Jos Kaufmans. Pieņemšanas izrādē ovācijas nerimās, bet iestudējumi noteikti dažādi vērtēs kritiķi, jo tas ir izaicinājums it visā. Vairāk par iestudējumu māksliniecisko pusi pirmdien kultūras ziņās. Mārīta Balode, Aldis Šenbergs, speciāli panorāmai no Parīzes. Šovakar panorāmā vēl jaunums sports.